ir ļoti, arī man un mums visiem mūsu kolēģiem ir ļoti lieliskāms prieks, ka mēs varam mūsu restorānā svinēt šīs brīnišķīgās grāmatas dzimšanas dienu. Ko es kā cilvēks, kas kaut ko mazliet saprot no pavāra grāmatām, varu teikt par šo grāmatu? Šī grāmata man patīk. Jūs varētu likties, ka tas jau nav nekāds baigais brīnums, ko tad tu būtu teicis, ka nepatīk, bet ir iemesli, kāpēc šī grāmata tiešām ir interesanta. Sāksim ar to, ka tā ir uzkoda grāmata. Grāmatā ir ļoti labas ilustrācijas, bildes, kuras uzreiz parāda, kādam tad ir jāizskatās tam gala produktam, kurš tā kā ir jāpagatavo. Ēdienos ir iekļaut daudz Latvijas produktu, kas ir pagatavoti tā kā, kas ir audzēti tā kā vietēji. Un tas būtībā ir tāds senos laikos jau Ēriks pats, pavāra kluba prezidents, šo manifestu ieviesa, kad maksimāli izmanto to, kas ir vietējs. Un, kad es atnācu uz pašķirt to, skice grāmatu, skices bija tā, reāli pārsteigts, un es pateicu uzreiz, esmu patīkami pārsteigts par kvalitatīvu un uzdrīkstēšanos, ko negaidīti no cilvēka, kas profesionāli nav saistīts ar pavarmākslu ikdienu. Grāmata piedevas, manuprāt, tā droši, kā Michelin staru pavaru cienīgs idejas, kā hops un kaut kāds puķīts un kaut kāds parastas selerēja saknes, un kati, kurš parasti katrs no mums tad parasti cilvēki. Un tas vienkārši uzlikts uz šķīvis, smuki noformēts un piedāvāts cilvēki. Tas ir forši. Tā kā tie ir liels svētki man un tā kā es priecājos būt kopā ar jums, bet es domāju, vēl vairāk priecātos un būtu lepna un gandrīt ir mana vecmāmiņa Elza, kurai, kad es arī veltu šo savu grāmatu. Un grāmatā ir arī tāda veltījums viņai, ko es rakstu, ka viņa ir bijusi kautsmindiete un lieliska mājsaimniece, kas manī audzināja, nostiprināja pārliecību, ka ēdienu gatavošana, noformēšana un pasniegšana ir māksla. Un viņa man mazai esot jau ir tātad mani ir ievadījuši šajā smalkajā ēst gatavošanas mākslā. To, ka tas tā ir uzkoda grāmata, tas man bija jaunums. Es arī ieraudzīju grāmatu tikai tad, kad tā jau bija jau gatava iešanai uz tipogrāfiju, un tiešām bija pārsteigti, jo mēs tik runājām par kautsmīnu, bet Zana bija uztaisījis kaut ko ļoti modernu. Un kā viņa pati teica, kad draugi mūžīgi saka, ka tā ir māksla un ātri zūdoši, jo viss tiek ļoti ātri apēsts, tad viņi bija iemūžinājusi. Katra uzkodība, tas ir vienkārši fantastisks maziņš miniatūras mākslas darbiņš. Bet kā ar miniatūriem, ne miniatūriem, vispār ar mākslas darbiņiem? Viņus parasti pieliek pie sienas, viņi glabājās, tur muzejā, gadsimtiem, ilgi un tā tālāk, tādējos ņem un ātri apēd. Šī grāmata ir tā, kas ļauj šīs fantastiskās uzkodas saglabāt, lai viņas te ir, lai viņas paliek, lai mēs atceramies visi, ko mēs esam ēduši galu beigās. Ja? Mēs diezgan bieži pie jums viesojāmies uz vakariņām, un katru reizi vien vairāk man pārsteidz ar savu spēju radīt tiešām fantastiskus ēdienus, kas ne tikai garšas ziņā superīgi, bet arī ir, kā jau Ilze teica, mākslas darbi, jo tas viss ir tāds, ka gribētu priekš nobildēt un tad tikai ēst. Manuprāt, tas, kas ir sanācis, ir tiešām fantastiska lieta un pat negaidīta fantastiska. Zanai es novēlu iet tālāk šo savu sirdslietas ceļu, un es esmu pilnīgi droši, ka šis ir tikai sākums tavā turpmākajā attīstībā kā pavāra grāmatu autoram.